Labvakar, jaunā lidojuma plānā. Šodien raidījuma galvenā tēma, protams, būs aviācijas svētki, kas aizvadītajā nedēļas nogalē priecēja rīdziniekus un pilsētas viesus. Bet pirms dodamies uz Spilvi, aizbrauksim uz Jēkabpili. Tur pagājušajā sestdienā motori dūcināja gan uz zemes un ūdenī, gan arī gaisā, jo pilsētā risinājās motoru svētki. Tie palīdzot pilsētniekiem sagādāt to adrenalīnu devu, kas citādi iztrūkstot. Acīm redzot, esam izsalkuši pēc kaut kā tā ekstrēma. Mēs mēģinām ar savām aktivitātēm cilvēkiem šo ekstrēmisko izjūtu pavairot. Ja? Tā kā es domāju, ka tā jau būs tradīcija katru gadu, arvien plašāk, kuplāk apmeklēts un arvien skaistāks. Dzinēji Jēkabpilī tiek godināti jau otro gadu, bet pirmo reizi motori rūcinājās visās trijās stihijās. Izmantoja dabiskās pilsētas priekšrocības, Daugava pilsētā pa vidu, tātad laivas, diezgan lielas brīvas teritorijas. Tātad varam arī pacelties gaisā, un šogad mums ir tā, ka mēs esam visur. Esam gaisā, esam ūdenī un esam uz zemes ar mašīnām. Aivars mums atklāja, ka viņam pašam vistuvākie dzinēji atrodas iekš automašīnām, un tieši Latvijas rallija sprinta 5. posms ir tā aktivitāte, kas viņu saista visvairāk. Savukārt Jēkabpiles saimniekam acis mirds raugoties uz tiem motoriem, kas atrodas ūdeņos. Ļoti gaidu arī tās lidmašīnas, kas atlidos, ja? Bet es domāju, ka ūdens tas ir mana stihija. Es esmu vēzis. Tāpēc man šī aktivitāte, kas ūdens, vairāk saista nekā uz ceļiem. Mēs esam droši, ka ir raidījumi, kas būs plaši atspoguļojuši to, kā šogad veicās mašīnām uz ceļiem un ātrumlaivām ūdeņos. Tādēļ, protams, pievēršamies tam, kas risinājās debesīs, un tur notika divas aktivitātes. Pirmā no tām tā saucamo Karlsonu, jeb motoparaplānu sacensības, kurās pilotiem bija divi galvenie uzdevumi. Pirmkārt, veiksmīgi un bez soda punktiem tikt galā ar organizatoru sarūpētajiem šķēršļiem, bet otrkārt, visā krāšņumā skatītājiem nodemonstrēt to, cik patiesībā vienkārši ir iespējams pacelties debesīs. Sacensību uzdevumi pilotiem ir droši startēt, skaisti, tīrs starts. Ir precīzi nosēsties, droši un precīzi. Tas ir arī papildus punkti, ko var dabūt. Un tad ir galvenie uzdevumi, ir piloni, kuri viņi noteiktā secībā izlido kādas konkrētas figūras, kas rīta brīfingā viņiem tika izziņots, kur viņi domās jau izlidojuši uz zemes ir, un tad viņi dodas gaisā un mēģina minimālā laikā šo uzdevumu veikt. Jo par labāko rezultātu ir maksimālais punktu skaits. Kopumā sacensībās bija jāveic 3 lidojumi, kur katrā bija arī 3 dažādi uzdevumi. Te piloni bija noteiktā figūrā jāaplido, te ar kāju jāpieskaras mietam, kas pildīja marķieru funkcijas, te jāveic vēl kāds uzdevums. Taču, kas svarīgi, šādā veidā notiek nevien cīņa par uzvaru, bet arī tādas kā mācības, kā nekā precīzi izpildot katru no uzdevumiem, pilots gūst pieredzi, kas var izrādīties būtiska kādā negadījumā, vienkārša lidojuma laikā. Viens no šiem uzdevumiem, viņi vēsturiski, viņi ir tā kā pēc starptautiskajiem standartiem, un viņi vēsturiski ir veidoti ar kaut kādu domu, piemērojot kādai reālai situācijai. Tie paši pagriezieni, varbūt pēkšņi kaut kāds objekts, ko tu nebija pamanījis, un tev strauji jāveic pagrieziens, viņš ir jāuztrenē. Nosēšanās precizitātē tieši tas pats. Viņam ir maza ierobežota teritorija un degviela beigusies, vējš augšā neceļ. Viņam tajā vienā punktā ieskatītajā ir jāmāk nosēsties. Šajā reizē sacensībās startēja vairāk nekā 10 piloti. Tostarp par 2 pilotiem, Edgaru Mitri un Gvido Liepiņu, kuriem šīs bija pirmās sacensības motoparaplanierista karjerā, bija pārstāvēt arī Jēkabpils. Visi piloti centās nevien tikt galā ar uzdevumiem, bet arī visā krāšņumā skatītājiem nodemonstrēt savu lidotmāku. Gadījās, ka uzdevumi nepakam negribēja padoties, un to pievarēšanai bija vajadzīgi vairāki piegājieni. Gadījās, ka arī pieredzējuši piloti, cenšoties priezemēties precīzi mērķī, izdarīja to neveikli un iedzīvojās soda punktos. Taču, kas svarīgākais, par drošību neaizmirsa neviens. Tiešām liels prieks par mūsu pilotiem. Visi piloti lido droši, bez kādiem jokainiem gājieniem. Mums ir arī piloti, kas mazliet veic nepareizos pagriezienus pēc starta un uzturas uzgaidāmajā zonā. Tā kā
kur nedrīkstētu būt, un ir izpelnījušies jau pa 2 brīdinājumiem. Bet visādi citādi piloti, gan tie, kas ir pieredzējuši sacensībās, gan pieredzējuši ar motoriem lidot, gan arī tie piloti, kas salīdzinoši neilgu laiku vispār lido ar motoriem un pirmo reizi vispār sacensībām atbraukuši, un tiešām par lielu prieku mums tiesnešiem, skatītājiem, noteikti arī viņiem pašiem. Neesmu vēl viņus satikuši šodien, bet viņi lido droši, skaisti, un neviens tiešām tā kā necīnās par to galveno balvu kā tādu panacēju. Taču sacensībās, kā jau tas pienākas, tika noskaidrot arī uzvarētāji. Šajā reizē Jēkabpils kausu izcīnīja kluba Adrenalīns pilots Krišjānis Sietiņš. Otro vietu ieņēma Mihails Vavīlovs, savukārt trešo Roberts Onkelis, ar ko puišus arī apsveicam. Taču, kā jau minēts, Karlsoni nebija vienīgie motori, kas sestdien rūcināja Jēkabpils debesis. Tūdaļ pēc motoru paraplāniem skatītājus ar saviem priekšnesumiem priecēja Daugavpils izpratnelēcēju sporta klubs, kas veica demonstrējumu lidojumu ar 3 lidmašīnām. Civilās aviācijas pilotu apmācībai paredzēto Jak-18, pilotāžas lidojumiem radīto Jak-52 un divplāksni Pits, kuru pēc rasējumiem tepat Latvijā uzbūvējis aviācijas inženieris Viktors Eļošins. Spriežot pēc skatītāju aplausiem, redzētais tiem patika tāpat, kā patika visi svētki kopumā. Visu rezumējot, varam vien atzīmēt, ka motoru svētku ātrumlaivu sacensībās komandu vērtējumā uzvaru šogad svinēja Jūrmala, bet rallija sprintā uzvarēja Jēkabpilieša, Sviļa un Pūķa ekipāža. Daugavpils sporta izpratnelēcēju klubs ar savām lidmašīnām Jēkabpiliešiem deva iespēju uzzināt vismaz nedaudz, kā izskatās aerobātika. Un tomēr tā pa īstam aerobātika, protams, bija redzama galvaspilsētā, kur aviācijas svētku laikā pasaules labākie piloti piedalījās sacensībās Rīga Elite Aerobātika Master Cup. Sacensībās, kā jau sacīts, startēja labākie no labākajiem aerobātikas pilotiem. Iepazīsimies ar viņiem. Kā pirmo stādam jums priekšā Krievijas piloti Svetlanu Kapāņinu. Viņa ir 7-kārtēja pasaules čempione aerobātikā un izcīnīto titulu ziņā ir krietni pārspējusi savus cīņu biedrus vīriešus. Svetlana savus priekšnesumus demonstrēja ar lidmašīnu Suhoi 26, kas nav pēdējā svaiguma aparāts, un tomēr viņas prāt ir labākais. Я вообще предпочитаю самолеты Сухого. Они, конечно... Es dodu priekšroku Sukhoja lidmašīnām. Tās ir tehniski klasiskas, un man tās ir labākās lidmašīnas. Neraugoties uz to, ka, piemēram, Zbach lidmašīnas rotācijas manevrus veic interesantāk, tām ir augstāks rotācijas temps, bet tomēr manā izpratnē tās vairāk ir rotaļu lidmašīnas, bet Sukhoj tāds vairāk īsts. Ar lidaparātu Suhoi 26 rīdzinieks pārsteidz arī Spānijas pilots Kastors Fantova. Viņš ir Spānijas valstsvienības pilots un aerobātikas instruktors. Pats pirmās iemaņas aerobātikā apguvis Baltijā no lietuviešiem. Kastors ir 4-kārtējs Spānijas pilots aerobātikā un neskaitām aviācijas šovu dalībnieks. Rīgā, vērtējot savu kaujas zirgu, Kastors atzīst, lai arī radīts pirms vairākiem gadu desmitiem, šis lidaparāts ļauj cīnīties par uzvarām. Tā ir 80. gados radīta lidmašīna Padomju Savienības komandas vajadzībām. Protams, ja uz tik sena ražota lidmašīna raugās mašīnu, piemēram, pirmās formulas kontekstā, ir skaidrs, šodien ar to izdarīt nevar neko, ja nu vienīgi ielikt muzejā, bet ar šo lidmašīnu patiesībā ir iespējams uzvarēt arī pasaules čempionātā. Tā ir ļoti laba un spēcīga lidmašīna ar jaudīgu dzinēju un milzīgu propelleru. Brīžiem pat nav skaidrs, kā tik milzīgs propellers var būt. Taču tas paver iespējas veikt ļoti īpašas figūras. Nākamais no šā gada lieliskā piecinieka ir anglis Geralds Kūpers, kurš pasaules ranga tabulā ir 10 labāko pilotu vidū. Daudzkārt sacensībās izcīnījis uzvaras un ir nopietnas konkurences spēcīgākajiem pilotiem. Viņš lido ar vienu no izplatītākajām aerobātikas lidmašīnām Zbach 341, kas pilotam sniedzot plašu manevrēšanas brīvību, kaut prasot arī labu fizisko sagatavotību. Lidoja ar Zbach Extreme lidmašīnu. Tā ir spēcīga un ātra lidmašīna. Tā no pilota prasa labu fizisku sagatavotību, un vadīt to nav viegli.
Ar lidmašīnu Bach 341 rīdzinieks priecēja arī Francijas pilots Ēriks Vazēls. Francijas aerobātikas komandai viņš pievienojās 1994. gadā un kopš tā laika ir izcīnījis neskaitāmas medaļas pasaules un Eiropas čempionātos. Par viņa karjeras augstāko sasniegumu var minēt pasaules čempiona titulu, kas izcīnīts 2000. gadā. Rīgā viņš ir pirmo reizi un neslēpj, ar pilnu krūti bauda visu šeit notiekošo, tostarp prieku sagādā lieliskais laiks un atsaucīga publika. Great pleasure. It's to be able to make what they want with a plane. You know, we would like to go. Ir milzīgs prieks izlidot to, ko tu vēlies. Lidmašīna ļauj pagriezties tieši tur, kur tu to vēlies, veikt rotācijas un ikvienu figūru precīzi, kā es iecerējis. Ir bauda vadīt lidmašīnu, kas ļauj tev darīt visu, ko vēlies. Kā 5. Rīgas debesis rūcināja aviācijas svētku jaunākais dalībnieks, vācietis Filips Steinbachs. Viņš ir dažādu aerobātikas sacensību uzvarētājs un piedalījies neskaitāmos šovos. Filips uz pārējo fona izceļas ar visai agresīvu un zemu lidojumu, kas skatītāju elpai liek aizrauties. Taču, kas vēl jo īpašāk, Filips ir nevien pilots, bet arī konstruktors un dizainers, kurš radījis vairākus lidaparātus, kas tiek plaši izmantoti dažādās aerobātikas sacensībās. Lieki piebilst, ka arī Rīgā viņš lidoja ar paša būvēto lidmašīnu Bach 342, ko uzskata par labāko aparātu aerobātiskajiem lidojumiem. Šī ir manis izstrādāta certificēta lidmašīna. Tās dizainu izstrādāju pirms 10 gadiem, bet konkrēto eksemplāru uzbūvēju pirms 3. Lidmašīna bija radīta Anglijas komandas vajadzībām, kas arī šeit ir pārstāvēta un ļauj man sacensībās ar to startēt. Manuprāt, priekšnesumiem un paraugu demonstrējumiem tā ir labākā aerobātikas lidmašīna. Geralds tur augšā lido ar šī paša tipa lidmašīnu, taču viņam tā ir vienvietīga, turpretī manējā ir divvietīga, jo paredzēta arī treniņu lidojumiem un apmācībai. Es uzbūvēju šo lidmašīnu, lai būtu pilnīgi drošs, ka varu darīt jebko, ko vēlos. Šī lidmašīna pilotam pavēr ļoti plašas iespējas. Šī ir otrā manis dizainētā lidmašīna un šobrīd kopumā tādas uzbūvētas nedaudz vairāk nekā 40. Šobrīd saražotas jau 50 eksemplāros, taču ar to viss vēl nav galā. Tūdaļ došos atpakaļ uz Angliju, kur turpināšu darbu pie jaunā dizaina lidmašīnas. Aviācijas svētku apmeklētājs ar savu priekšnesumu priecēja arī Gins Bubieris. Gins ir Latvijā pirmais aerobātikas pilots, kurš kvalificējies augstākās pilotāžas Unlimited kategorijā. Ikdienā viņš darbojas Liepājā, kur apmāca arī jaunos pilotus. Gins ir piedalījies daudzos aviošovos, bet šogad Rīgā viņš veica savu pirmo oficiālo lidojumu Latvijā. Turklāt veica viņš to ar lidmašīnu Pitts S2B, ar kuru savulaik sāca savas gaitas aerobātikā. Viņa nav tieši Unlimited lidmašīna, bet viņa ļoti mīļa, tāpēc, kad ar viņu ir tā, ar kur es kādreiz sāku, jā, un arī tā kā pirmā sieviete uz visiem laikiem. Kā saka, pirmā mīlestība uz visiem laikiem, tā varētu teikt. Vienmēr sakot, uz Rīgu no tiesas bija sabraukuši pasaules spēcīgākie aerobātikas piloti, un katrs no viņiem darīja visu, ko varēja, lai tiktu pie Rīgas kausa. Kā piloti vērtēja jauno sacensību formātu, uzzināsim pēc īsas pauzes, nepārslēdz kanālu. Kā jau sacīts, Rīga Elite Aerobatika Master Cup ir sacensības, kas pasaules vēsturē ieiet ar pilnīgi jaunu formātu. Ja pierasts, ka parasti pilotu sniegumu vērtē kompetenta žūrija, kas saprot, ko piloti gaisā dara un cik precīzi to dara, tad šajā reizē viss bija atstāts skatītāju ziņā. Tieši skatītāji bija tie, kas ar savām balsīm varēja noteikt, kurš no pilotiem ir pelnījis Rīgas kausu. Piloti par jauno formātu bija sajūsmināti. Formāts tiešām ir atšķirīgs no ierastā, jo šeit vienīgais tiesnesis ir skatītāji. Un tā ir jauka lieta, jo pilots tomēr lido savam skatītājam. Es domāju, šis ir labākais formāts aviācijas svētkiem. Cilvēki redz skaistus lidojumus, kas izpildīti mūzikas pavadībā, redz dūmus, kas tiek izmantoti kā priekšnesuma papildus elements un krāšņus lidojumus. To visu saliekot kopā sanāk teicama kombinācija, kas lieliski iedara šovā.
Ir ļoti interesanti. Esam brīvi darīt to, kas mums patīk un kas sajūsmina. Turklāt lielu paldies vēlos teikt Gintam par to, ka mūzika ir dzirdama nevien skatītājiem, bet arī mums austiņās. Tas priekšnesuma laikā ļauj precīzāk izpildīt dažādas figūras, saskaņojot tās ar mūziku. Tas tiešām ir lieliski. Šis ir variants, kādam aviācijas šovā vajadzētu būt, jo cilvēki, kuri atnākuši, lai lidmašīnas vērotu, var arī nolemt, kurš pelnīs uzvaru. Tas mums ir izaicinājums savu stilu pielāgot skatītāju vēlmēm. Ja ne šogad, tad nākamgad noteikti. Tiesa titulētajai Krievijas pārstāvēja jaunā kārtība, kad viss ir nodots skatītāju rokās, radīja zināmas bažas. Но для меня это своего рода довольно, наверное, сложно, потому что все-таки, во-первых, я классик. Man tas ir diezgan liels izaicinājums. Esmu klasiķe, kura pieradusi pirmām kārtām strādāt tiesnešiem. Viņi vērtē figūru daudzveidību, kompozīciju un tās izpildes precizitāti. Lidojums skatītājiem tomēr uzliek citus pienākumus. Lielākoties publikai patīk azarts, nevis figūru sarežģītība. Lielākoties skatītājs nesaprot, cik sarežģīta ir viena vai otra figūra, kad tikai lidmašīna rotētu. Taisnības sacītajā vien ir. Publikas lielākās ovācijas piloti izpelnījās brīdī, kad lidojas zemu un labi redzama bija neviena lidmašīna, bet arī pilots tajā. Tā nu sportisti tiešām centās no sirds, lai izpatiktu skatītājiem. Kaut izrādās, līdz pat pēdējam lidojumam tā īsti skaidrs, ar kurām kārtīm spēlēt, lai kādu papildus punktu nopelnītu, nebija. Turklāt fakts arī tas, ka katram pilotam tomēr piemīt savs individuālais stils, kas var uzrunāt, bet var arī atstāt vienaldzīgu. Katram pilotam ir sava stiprā puse. Piemēram, Svetlana ir fantastiska klasiskā aerobatikas stila pilote. Tajā viņa ir ļoti laba un akurāta. Kastors lido kā īsts spāņu mačo. Filipam ir ļoti agresīvs lidojums ar fantastiskām jaunām figūrām. Ēriks ir aizraujošs un šarmants. Es īsti nezinu, kāds ir mans stils, taču es ļoti cenšos. Un tieši tāpat kā Geralds Kūpers, arī pārējie piloti neslēpa. Mēs darām labāko, ko spējam. Kurš uzvarēs, nav nejausmas. Kaut daži favorīti izkristalizējās. Es domāju, ka Filips būs, jo šī ir viņa konstruētā lidmašīna. Viņš ir ar viņu saudzes, viņš ir ar viņu no pirmās dienas, viņš viņu ir uzbūvējis, viņš viņu ir izdomājis. Un viņš ir viņu radījis, teiksim, tīri priekš sevis, jā, teiksim, priekš savām īpatnībām, priekš sava lidošanas stila un viss, jā. Un tāpēc, teiksim, es tā domāju, ka tur ir ļoti grūti konkurēt kādam ar viņu. I really don't know. Man nav nejausmas. Es kā labāko laikam nosauktu Geraldu vai Kastoru. Man ļoti patīk vērot viņus lidojam, un ja es būtu tiesnesis, tad par uzvarētāju nominētu vienu no šiem pilotiem. Man sajūsmina visu kolēģu lidošanas stils, sākot ar Svetlanu Sukhoi lidmašīnā un beidzot ar Filipu, Geraldu un Ēriku. Viņi visi ir fantastiski, viņi ir pasaules labākie un ar viņiem varētu mēroties spēkiem vien vēl pāris piloti visā pasaulē. Tikmēr sacensību galvenais tiesnesis, skatītāji, bija ārkārtīgi svārstīgās domās, un faktiski favorīts mainījās sīk pēc katra nākamā lidojuma, un tomēr bija vārdi, kuri visbiežāk tika saukti kā uzvarētāji. Man liekas, ka Vācu. Man liekas, ka Svetlana. Svetlana vienkārši viņu popularitātam jābūt, un viņa tiekš arī pār. Bet šodien vācietis var būt ir mazliet pārāk. Vismaz man tā šķiet. Es domāju, Svetlana. Es domāju, ka laba tehnika ļoti. Es domāju, Svetlana. Es nezinu, bet domāju. Tā jau nav varianti. Protams, ka sieviete. Lidoju. Šeit parādīju vācietis, jā. Tas tomēr ir tik zemu lidot ar sagriezt lidmašīnu pa 300, 108. Man liekas, uzvarēs vācietis. Vienkārši man baigi patīk tie triki, ka viņš tā ļoti, ļoti zemu lido ar sānu. Ļoti forši. Tā vairāk, tāda kā loterija, jā, viņiem. Bet viņi rāda savu labāko, ko var to rāda, jā. Un viņiem ir priekš lidot un priekš skatītājiem, un tas jau arī labi. Un tā arī bija. Prieks lidot bija katram pilotam. Gluži tāpat kā mūsu uzrunātie skatītāji sauca dažādus vārdus. Līdz pat pēdējam momentam mainīgs bija arī balsojuma rezultāts. Turpat 4000 balsu bija savācis Francijas un Vācijas pilots. Tomēr pāri 4000 atbalstītāju bija guvusi Svetlana Kapāņina, kas tad arī saņēma ceļojošo Rīgas kausu.
viņa neslēpj, šī uzvara nav nākusi viegli. Конечно, очень сложно, потому что зрители судят одно среди... Tas bija sarežģīti, jo skatītājs vērtē azartiskumu, zemus lidojumus un kompozīcijas sarežģītība diez vai ir noteicošais. Skatītājs diez vai atšķir visas figūras. Taču es centos radīt arī skaistu kompozīciju, jo esmu klasiskās aerobātikas pilote un esmu pieradusi, ka tiesneši vērtē figūru daudzveidīgumu un to izpildes precizitāti. Gribas gan ticēt, ka programmas daudzveidīgumu novērtēja arī skatītāji. Par uzvaru man ir milzīgs prieks. Sacensties ar tādiem pilotēšanas monstriem kā mani kolēģi un konkurenti, protams, nebija viegli. Tādēļ liels paldies skatītājiem, paldies rīdzniekiem, pilsētas viesiem un visiem, kas par mani balsoja. Paldies jums! Pēc apbalvošanas neiztrūkstoši piloti devās pie saviem faniem, lai sniegtu tiem autogrāfus, kopā bildētos un teiktu milzīgu paldies. Bet mums atliek vien pēdējais jautājums. Vai jaunais formāts, kad visa lemšana tiek atstāta skatītāju ziņā, ir sevi attaisnojis? Vairāk nekā mēs gaidījām. Jā, jo patiesībā, kas ir pats interesantākais, ka tieši šis formāts tagad ir pavēris ceļu mums gan lidot Lielbritānijā, kur jau principā ir skaidrs, ka šo formātu mums pielietos. Un pašlaik runa iet par Šveici vēl, jā, jo arī britu pārstāvi un šveicieši bija šeit. Un bija ļoti, ļoti interesanti. Un viņi atzina, jā, ka tiešām tas formāts, kas ir dzimis Rīgā, tagad principā mēs ļoti intensīvi strādājam, lai to formātu paprasinātu, un viņš aiziet arī uz citām valstīm. Bet dzimtene ir Rīga, un, protams, kad Rīga visur vilksies līdzi. Tā ka šajā gadā mēs skatītāji lēmām, ka Rīgas kausam ir jādodas uz Krieviju. Taču jau pēc gada tas būs atpakaļ un manīs, kurš no pilotiem to izpelnīsies nākamgad. Taču jāatzīst, lai arī aerobātikas piloti bija viena būtiska aviācijas svētku sastāvdaļa, kas interesēja ļoti daudz skatītājus, tā nebija vienīgā lieta, ko svētkos varēja redzēt. Kā ierasts, apmeklētājiem bija iespēja apskatīt dažādus lidaparātus un daļā no tiem arī iekāpt. Tā durvis vēra lidmašīna An-2 un helikopters Mi-2, kur apmeklētājiem bija iespēja iemēģināt arī pilotu beņķi. Neiztrūkstoši svētkos sevi demonstrēja arī Latvijas gaisa spēki, kas apskatē izlika helikopteru Mi-17. Savukārt valsts robežsardzes aviācijas pārvalde Spilvē nevienu uz zemes ļāva apskatīt savu helikopteri Augusta 109, bet nodemonstrēja to arī darbībā. Paraugu demonstrējuma laikā no helikoptera nolaidās robežsardzes speciālo uzdevumu vienība ar visu suni un ātri vien aizturēja ļaundarus, par ko, protams, saņēma skatītāju aplausus. Bija padomāts arī par mazajiem apmeklētājiem, kuri Spilvē varēja dzīvoties pa bērnu pilsētiņu ar piepūšamajām atrakcijām. Un, protams, durvis plaši vaļā turēja arī vēsturiskā gaisa satiksmes ostas ēka, kur iekārtots muzejs. Tiek lēsts, ka kopumā sestdien Spilvē pabija ap 50,000 cilvēku. Fārmans ļoti patīk, un es esmu dzirdējis aiz muguras sarunas, tā ieklausos, ko runā. Un cilvēki nāk un saka, o, šī tā lidmašīna vienīgā, ja, pasaulē. Cilvēkiem ļoti patīk izpletņu tēma un Blērio. Un man jau pamēģināja vienu izpletņu, jau cilvēki izrauga gredzenu un atvēra vaļā. Man nācās nesen likt viņu kopā tagad. Jā, izrauga gredzenu un izpletnes atvērās, jā. Viņi laikam nedomāja, ka tik ekstrēmi var notikt. Laikam domāja, ka lupats iekšā salikts, bet tie ir īsti izpletņi. Un ļoti daudz cilvēku, kas man ļoti patīkam, ir interesējas pie stendiem tieši par Latvijas aviācijas vēsturi. Un var redzēt cilvēki, ka viņi lasa, interesējas, kas tur ir uzrakstīts. Un, jā, priekš manis tas ir svarīgākais, lai cilvēki lasītu un tieši par vēsturi, jā, ar ko tas sācies viss ir. Tāpat kā pie vēstures stendiem un dažādiem lasāmiem eksponātiem, skatītāji tiešām drūzmējās. Lielu interesi izraisīja arī muzejā apskatāmais avioreisu attiešanas saraksts, kas daudzus mudinājusi pārdomāt par biļešu cenām, kamēr citi steidza pētīt muzejā izkārtotos aviācijas dzinējus, aizgājušo laiku ceļojumu koferus un vēl daudzas citas lietas. Protams, lielu uzmanību izpelnījās arī eksponētā autentiskā lidaparāta Blērio kopija. Ar Blērio izrādās saistās arī kāda intriga nākamajiem aviācijas svētkiem. Tā jau ir unikāla lidmašīna, varat teikt droši, ka Austrum Eiropā tā ir vienīgā, ko pēc oriģināliem rasējumiem būvēja Valentīns Vasjaks, atjauno no nulles. Un ir plānots, kad nākamā gadā viņa tiks pabeigta un uz aviācijas svētkiem iespējams, kad Valentīns ar viņu arī lidos. Jā, un cilvēki varēs redzēt lidmašīnu, kura lidoja
1909. gadā, un tā bija pirmā lidmašīna, kas pārlidoja Lamanša jūras šaurumu 9. gadā. Arī pēc tam, kad šķita, ka nu pat jau viss tuvojas noslēgumam, debesīs virs Spilves apmeklētājiem savu pārsteigumu sagādāja augstākās pilotāžas aviācijas grupa Baltika Bees, jeb Baltijas bites. No Tukuma pilotāžas grupa ar savām lidmašīnām L-39 ieradās pilnā sastāvā. Izkārtojusies figūrā, tā veica vairākus pārlidojumus virs lidlauka un kā sveicienu Rīgai debesīs iezīmēja galvaspilsētas karoga krāsas, tā sajūsminot skatītājus. Tādi lūk šajā gadā aviācijas svētki bija mūsu raidījuma lidojuma plāns skatījumā. Šajā mirklī atliek vien laika tikai tik daudz, lai pateiktu paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas. Lai jums ir jauka šī nedēļa, bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ata!